Labrīt! Tā ir mana noskaņojuma uzruna. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Mans amats krājuma glabātāja. Mans vārds Antija Erdmane Hermane. Mana darba diena sākas no rīta, kad es dodos uz krājumu, šķērsojot 3 ekspozīcijas zāles, kur puskrēslā sapņēnas no nakts mostas muzeja lietas. Krājumam, kas ir man uzticēts, ir īpašas durvis. Tās ir 17. gadsimta durvis intersijas tehnikā. Manierisma ietekmē augšdaļā dzelzs slīstīšu ierāmējumā esošais dzelzī kaltais pūķis ar kliņģerī savīto asti un izbāzto mēli. Atlantiem, kuri maz līdzinās antīkiem varoņiem. Eņģeļiem ar 4 spārniem, kurus saskaņā ar Bībeles aprakstiem sauc par ķerubiem. Pašā lejā centrā profilētā līstīšu rombā maskarons ar spicām austiņām, cekulu uz galvas izbāztu mēli un no mutes izritinātām lapām. Tādi ir sargi krājumam. Ieejot krājumā, pa logu paveras Doma baznīcas tornis, bīskaps Alberts, un klusums ienāk no Doma krustēs, kur klusi atvilkanēs un aploksnēs dus visas 17 kolekcijas, kas ir manā pārziņā. Albumi, mapes un vāki, audiovizuālie informācijas nesēji, filatēlija, bonistika, grāmatas un brošūras, iesaiņojumi, juridisko un fizisko personu dokumenti, kalendāri, kartogrāfija, notis, periodika, plakāti, programmas, seriāla izdevumi, spēles. Varētu domāt, ka darba dienas te paiet rimti. Tomēr tas ir maldīgs uzskats. Atnāk cilvēks, meklētājs, un katru lietu man jāatdzīvina ar faktiem un vēstures notikumu stāstiem. Lai tas notiktu, tiek pavadītas daudzas stundas saliekot tos pa smalkai drumstalai, aprakstot, pētot, ievietojot interneta vietnēs, saskaitot, pārbaudot un tā tālāk. Tas ir Latvijas Republikas nacionālais krājums. Es savu darbu nosauktu vienā vārdā – lepnums. Mans vēlējums ir izmantot šīs bagātības. Iespējas ir visdažādākās, no glīta rokraksta līdz sevis, tautas un pasaules izzināšanai.